Labdien, sveicināti! Sveiki! Sveiki, sveiki, jā. Jā, tev visu vajag arī nokontrolēt, jā. Jūs te esat ciemiņi, nevis viņi. Jā. Un visi tie kaķi tādi lieli viņiem. Nu jā, viņiem te pasākumi notiek gandrīz katru dienu. Sveiki! Šodien mēs esam Apgunstes muižā un šodien te būs vienas ļoti skaistas kāzas. Nedaudz par šīm kāzām skaitļos. Tātad šodien mums ir 48 viesi. Tehniskais personāls, neskaitot muižas personālu, ir 14 cilvēki un montāžai mums ir 4 stundas. Kvalitatīva darba veiksmes atslēga ir paēduši darbinieki, tāpēc mēs vienmēr cenšamies padomāt par to, lai darbiniekiem ne tikai vakara laikā, bet arī montāžas laikā un līdz vakariņām būtu ko paēst. Tāpēc kas var būt labāks nekā siera burgeri? Paskaties, man tūlīt gatavs esam sēdus. Lai šito jau novērtē. Tie ir mūsu organizatora un koordinātora koferi, kuri brauc mums līdzi visās kāzās. Te ir ļoti daudz visa kā noderīga, sākot ar šķiltavām un salvetēm un baterijām, beidzot rodu līdzekļiem. Bet šobrīd es meklēju cimdus traukiem. Šodien ceremonija mums ir baznīcā, tāpēc daļa komandas šobrīd ir baznīcā un kontrolē procesus tur, bet lielākā daļa komandas ir te, lai visu sagatavotu un sagaidītu viesus. Un šādi izskatās realitāte backstage zonā kāzās, kur ir daudz visa un vajag atrast kaut ko pareizo noteiktajā laika brīdī. Mēs kāzās vienmēr izmantojam rācijas, jo tā ir daudz ērtāk sazināties viens ar otru. Šodien mums kāzu laikā strādās 3 koordinātori, tāpēc, lai nav jāzvana, visiem ir rācijas. Lūk, šādi šovelc uz ausu uzliec apkārt ausī un šito iekšā. Tu mani dzirdi? Principā viņi atbrauc. Tad mēs uztaisim vēl bildes, pirms mēs sēžamies pie galvenā. Lai saplānotu šīs kāzas, mums bija 7 mēneši. Mēs gatavojāmies diezgan mierīgā tempā. Bija laiks visu apdomāt, izdarīt pareizās izvēles un pārim šī organizēšana noritēja bez lieka stresa saistībā ar termiņiem, jo mums bija pietiekami laika sagatavoties. Ir pagājušas 4 ļoti aktīvas darba stundas un mēs esam gatavi sagaidīt viesus.